Mēs visas šīs grāmatas nevaram jums izlikt priekšā un katru parādīt. Jūs noteikti ar audzinātājām kopīgi apskatīsieties, ja? Un katrs izvēlēsieties, kuras grāmatas paliks jums grupiņā, kuras jūs aizdosiet kaimiņiem. Šeit ir arī grāmatas, kuras būs ļoti noderīgas audzinātājām. Tuvojoties jaunajam mācību gadam, uzņēmums Latvijas mobilais telefons rīkoja akciju. Katrs pirmklasnieks saņēma jaunu mobilo telefonu, bet pretim tika lūgta atnest kādu bērnu grāmata. Pirmklasnieku vecāki bijuši tik atsaucīgi, ka devuši pat vairāk nekā tikai vienu grāmatiņu. Tā kā mobilos telefonus ir saņēmuši pāri par 15 000 Latvijas pirmklasnieku, tad grāmatu ir daudz vairāk, un no tās sākušas ceļu pie citiem bērniem, arī uz Skrundas novadu. Sazvanoties ar Skrundu, ja, viņi uzjautāja, vai mums ir tāda iespēja tātad šīs grāmatas kaut kur nogādāt vai trūcīgām ģimenēm, vai bērnu kādiem dārziem vai grupiņām. Mēs, protams, atsaucāmies, un lūk, šī jau ir pirmā vieta, kur mēs esam šīs grāmatas aizveduši. Mēs brauksim arī gan uz Nīkrāci, gan uz Rudbāržiem, gan uz Jaunmuižu un Raņķiem, kur ir pirmskolas vecuma šīs te grupiņas. Skrundas novadā nonāca vairāk nekā 200 bērnu grāmatiņu. Aptuveni 60 saņēma bērndārza Liepziediņš, 5-gadīgo un 6-gadīgo grupiņas. Šis ir ārkārtīgi jauks un nozīmīgs pienesums, jo budžeta situācija ir tāda, ka bērnu grāmatas mēs tiešām ļoti reti varam atļauties nopirkt. Grāmatiņas aizies uz visām grupiņām, jo, kā jau redzējām, šeit ir arī ļoti mazu bērnu bilžu grāmatiņas. Atkal mana grāmata pie manis atpakaļ. Ko es tikai iedošu tev šito grāmatu iedošu? Lielākā daļa bērnu gan vēl lasīt nemāk, bet par saturu spriež pēc zīmējumiem. Briesmonīši. Un zaķīši arī tur odziņas lasa. Gulbīši, taurentiņš un pelīti. Tur lietas līst un putniņš arī grib iet un arī kaķīti ķēra lapsa un arī kaķīts pamugais sēns paslēpās un vilks nātēdi. Akcijā savāktās grāmatas ceļu pie mazajām lasītājiem sākušas visā Latvijā. Ieva Benefelda, Lāns Perševics, Skrundas televīzija.